Dargie tautieši, šodien mēs atzīmējam Lešplēšu dienu, svetu un ļoti nozīmīgu dienu mūsu valsts un tautas vēsturē. Es pat teiktu, ka šodienas nozīme atkal ir aktuāla, diemžēl. Jo visiem ir skaidrs, ka atkal uz mūsu pleciem ir uzlikta liela atbildība par to, kāda būs mūsu valsts. Vai viņa būs neatkarīga, vai viņa būs brīva, jo mēs stāvam atkal priekšā tiem pašiem draudiem, kas stāvēja Latvijas tautas priekšā 1919. gadā, bet es ticu, ka tās vienotības gars, tās vienotības sajūta, tā mīlestība, ko mēs jūtam pret mūsu valsti, palīdzēs mums tikt galā ar tiem draudiem. Un es gribu, lai mēs tiešām šodien saprast, ka mēs esam vienoti, ka mēs esam atbildīgi viens par otru un ka no mums ir atkarīgs, kāda būs mūsu Latvija. Šodien mēs varam visiem pateikt, ka uz mūsu valsts vēstures piemēra mēs varam izstāstīt visiem, ka tautas vienotība, tautas spēks nevar izmērīt tankos, nevar izmērīt, cik lielā tev ir armija, cik daudz tev ir kaujas lidmašīnas, jo Latvijas tauta ir pavisam neliela tauta, kas izdzīvoja zem dažām okupācijām. Viņa izdzīvoja zem padomju okupācijas, kuras mērķis bija iznīcināt Latvijas kultūru, Latvijas tautu, pārvēršot viņus par tādiem krievuļiem, par krievu mazkrieviem, es teiktu. Es jums visiem novēlu šodien vēlreiz atgādināt pašiem sev, ka mēs esam latvieši, ka mēs esam vienoti un ka mūsu dzīve ir mūsu Latvija.